Man prasīja, lai es uztaisot video pamācību, kā mūsu turnīru mājaslapā izveidot turnīrus. Tie, kas ir pieteikušies jauni admini, daži nesaprot, jo pirmo reizi darbojās ar tādu projektējumu sistēmu. Tad, pirmais, kas jāizdara, kad ielagojies sistēmā, uzspied turnīri. Tad labajā pusē stūrī būs izveidot. Tie ir visi izveidotie turnīri, kas mums, tad divi vēl, kas ir jauni. Nosaukumā ievadies nosaukumu turnīru, piemēram, 5x5, dienas turnīrs. Aprakstā jau liekat, piemēram, un tā kā mēs esam tagad pārgājuši uz Gamerikas TeamSpeak, un tad jums, es pārkoptāšu, es nerakstīšu kādu. Mēs esam pārgājuši uz Gamerikas TeamSpeak channelu, mums ir uztaisītas tur grupas, kanāli un viss tas, un ja ir kaut kāds nesaskaņas vai kas, vai nevarat atrast anomiju droši, nākiet Gamerikas kanālā, tur parādīt, kur tas ir. TeamSpeaks, un viņš datorsmagma, rekur, turnīru, CGP turnīri. Un te administrācija, te visi, kas jūs strādāsiet, plusi, un te ir komandas, kad jūs sāksiet spēlēt, jūs droši te varat apakšā iet. Šeit ir noteikumi visi. Nav sarakstīt, ir jau sarakstīti. Noteikums pārlasiet droši. Komandas sadalumā tas būs, pēc tam redzēsiet, darbības secība. Un tāda maza kā saka pīča. Tā, rekur. Un mēs rakstam informācijā aprakstā. Mēs rakstam visi, kas piesakās turnīram, obligāti jāsaistīt pie Gamerikas kanāla, CGP kanālā. Tur atradīsiet enemy un administrējumu turnīru, kas vada turnīru. Komandu skaits pārstāv 8 tīklu izvēlēties kādu tīklu, tas lieku 5x5, single vai double. Single tas nozīmē, ka spēlē tikai vinnētāji, bet double, kad uzliek, tad arī zaudētāji spēlēs un var cīnīties pa pirmo vietu. Sākums uzliksim 22:00. Admins, kamerons, tur ir sausnīgs pilnīgi kamerons. Mapes te varat likt kādas vienības mēles. Es salikšu tādas ātrās mapītas, kaut ko tādu. Dalības maksa, tas ir to labāk neaiztiek ar dalības maksu, jo turnīrus mēs taisīsim mēs ar dalības maksu. Balvās jūs varat likt no 5 līdz 50 ECOņas šitādus, jā. Pārsvarā jāliek kaut kādi 15 ECOņas koņi, jā. Lielos turnīros tur jau 45 var likt, un šeit ir skilla līmenis. Ja gribat, lai bomži spēlē pilnīgi, liekat mīnus šito lovu. Ja gribat jau labāki mēdiem, height, pro, un ja gribat, lai visi pilnīgi, kas grib, tad any skill type. Pārstāšu to izmanto un izveidot. Apskatīsimies, kas mums ir sanācis. Turnīrs ir izveidots. Tagad ar to double, redzat, losers zaudētāji. Viņi vekur pēc savā starpā cīnās, un vekur viņi var tikt atpakaļ uz finālu un izvirzīt pirmo vietu. Šito neskatieties, jo tur bišķiņ tabuliņi ir beigta, bet tā viss ir kārtībā. Un piesakās komandās šeit kāds. Viņam uzmetās tāds neliels sloks, ko droši varat siet, nospiežot ar 5 mājaslapā. Te nebišķi lego. Bet tas ir tāds nepieteicies. Tagad viņš automātiski refrešo lapu. Jūs pieteicies turnīrā, un viņai ir akceptēta jau komanda, bet tādējādi komandiem stāvēs, ka kāds cits pieteiksies offline, ka jūs neesat viņu akceptējis. Šādi. Droši informācijā šeit, kur ir info, visi jūs varat ielikt, ka akceptēju, piemēram, bez 10, piemēram, 10, un tad vienkārši, kura komanda jums TeamSpeakā uzrakst, jūs vienkārši viņu uzspiežat to ķeksīti un būs online komanda. Un tas arī visumā viss. Tas nav nekā īstenībā tāda grūta vecā projektējuma sistēma. Drīzumā ēats kapi, dotas un LOL kapi, tā kā gaidiet. Droši nākiet TeamSpeak Gameriksā sēdiet. Nelielu aktivitāti mēs te gribam uzsaukt, kā arī
pievienojies mūsu fórumā, ko es gribēju piebilst. Redzat, mums ir viens DD2 serveris. Tagad pēc minūtēm 15 mums jau būs CS serveris jau sataisīts, sakonfigurēts. Pēc tam nākamo mēs domājam uz februāri ņemt SAMP un MTA serveri un visbeidzot tad jau domāsim par Minecraft. Un tad arī paliek dizains. Tā kā pievienojies. Jā, labi. Paldies, ka skaties. Čau.